Kompānijai Scandi Motors Latvijā ir 23 gadu pieredze, taču elektromobīļus Lielirbes ielā tirgo labi pusi no šī laika. Un sākums, atcerēsimies, bija visai kūsls. Jā, mēs pirmsākumu meklējām 10 gadus atpakaļ, nedaudz pat vairāk. 2013. gads, kad mūsu piedāvājumi bija Mitsubishi Aimie un Nissan Leaf. Toreiz ne tikai vienā pašā Scandi motorā, visā jauna auto tirgu varēja saskaitīt labie 4 elektromobīļu modeļus. Pat laban Scandi Motors piedāvājumā vien ir 8 elektromobīļu modeļi no 3 dažādiem ražotājiem. Vēl viena lieta bija tāda, kad infrastruktūra uzlādes stacijas 14 līdz 14. gada beigām bija 2 lieljaudas, varbūt kādas dažas vidēji ātrās. Es pats piedzīvoju arī situāciju, ka man no Līgatnes vajadzēja nokļūt ar 50% uzlādi pirmās paudzes Leafu līdz Scandi. Tas bija apmēram kā es viņu tur filmā, kad loks ir ciet, jo apsildi nevar ieslēgt, galva pa logu ārā iz fūras, tur, lai mazāk vēja pretestība, bija interesanti. Šobrīd Latvijā ir vairāk nekā 600 uzlādes punkti. Kāpēc ne stacijas, bet punkti? Tāpēc, ka, teiksim, tādā vienā vietā varbūt ir vairākas šīs uzlādes vietas, kur vairāk elektroauto var pieslēgties. Šobrīd ir tā, ka, lai paliktu starp pilsētu posmā ar tukšu bateriju, ir tiešām jāpacenšas. Mobilitāte sekmē arī pieaugusī sniedzamība ar vienu uzlādi. Piemēram, ja mēs runājam par jaunu elektroauto, tie var būt pat 200 km vienu pilnu uzlādi. Scandi Motors pieejami elektroauto pat ar 2-kārt augstāku sniedzamību, taču tie ir arī dārgāki. Ja, piemēram, izvērtē elektroauto iegādi, cik ir tas dienas nobraukums, varbūt nemaz nav nepieciešams uzreiz iegādāties tādu jaudīgu, kas spēj nobraukt 500-600, bet tu līdz vadā to baterijai, pat mašīna dārgāk maksā. Elektroauto cena arī ilgstoši bija viens no atturošiem faktoriem tāda auto iegādei. Mašīna cenas bija tāds, kā mēs šobrīd varam apstīties cenu lapās, bet bija absolūti bez nekādām atlaidēm. Arī piegādes termiņi bija gads, pusotrs un vairāk. Jā. Uz doto brīdi ir ļoti plašs piedāvājums un ļoti labas cenas, ja mēs salīdzinām, atskatāmies vienkārši visu šo periodu, kāds ir bijis. Tā piemēram Hyundai Ioniq 5 kopā ar EKI līdzfinansējumu privātpersonai maksās nedaudz virs 41 000 eiro. Nākamais ir Ioniq 6, kas arī bijis gada auto, pasaules gada auto. Tur ir 8000 eiro atlaide. Tad ir Enyaq, kas ir labi zināms un daudz pa ielām braukā Latvijā. Šeit arī cenas sākot no 40 nedaudz pār 1000 eiro jau ir pieejams automašīnas. Škoda automašīnu salona atklāšana arī paplašinājusi Scandi motora elektromobīļu piedāvājumu. Es varētu pat uzsvērt tā, ka tas ir ārvalstu kapitāla kompānijas, kurām varbūt tā uzņēma auto izvēles politika bija par labu varbūt vācu ražotājiem, ja tas ir Vācijas kapitāls. Ir saprotams, jā, un te ir Škoda mēs varam piedāvāt. Kā arī Škoda šobrīd ir ļoti populāra. Mēs to redzam statistikā. 2. mēnesi pēc kārtas ir 1. vietā. Mēs esam Pārdaugavā vienīgais arī oficiālais auto dīlers Škoda. Cilvēki brauc pie mums ciemos, testē gan iekšdedzinēja darbināmas mašīnas, gan arī elektronu. Vienīgais, kā vēl pietrūkst, ir valsts atbalsts elektroauto iegādei juridiskām personām. Pilnīgi noteikti juridiskām personām arī būtu nepieciešams šīs atbalsta piedāvājums, tāpēc, kad ir citās valstīs, gan privātpersonām, gan juridiskām personām, jo uzņēmumi tiešām varētu pieteikties un izmantot. Tīpaši, ja mēs runājam par tādas ikdienas tiem 200 km nobraukumu, sagādes transports, aģentu pilsētu, tādā veidā arī būtiski uzlabojot arī gaisa kvalitāti pilsētā. Bet cik garš tad ir elektromobīļa baterijas mūžs? EV baterijas uzlādes cikli ir aptuveni no 1500 līdz 2000 gabali. Tas nozīmē, ja pieņemsim, ir baterija pietiekoši liela, lai varētu nobraukt 400 km, tas mūžs būtu aptuveni 200 000 un uz augšu noteikti, no 200 līdz 400 000. Kāpēc nav vēlams nosēdināt bateriju zem 20%? Jāskatās, tā ir ziema vai vasara. Ja tā būtu ziema, tad noteikti zem 20% noteikti nevajadzētu pazemināt, jo no rīta sākot braukt tie procenti ātri nokritīsies un varbūt knapi aizbrauks līdz uzlādes stacijai. Kāda tipa uzlāde ir ieteicamāka – ātrā vai lēnā? Ja dzīvo
pie mājas un uz vietas, tad, protams, vislabāk ir lādēt mājās, ja ir iespējams ar lēno uzlādi. Un, ja gadījumā pieņemsim kaut kur braucot kaut pa to pašu Latviju, kaut kas varbūt nepietiek līdz mājām, un, piemēram, nepietiek kaut kādi varbūt 50 km, varbūt arī nevajag lādēt viņu līdz tiem 80%, bet uzlādēt tik, cik lai pietiktu līdz mājām, un mājās lādēt ar parasto lādējumu. Cik zemu vispār drīkst nokristies baterijas kapacitāte? Tā sarkanā robeža ir aptuveni ap 70%. Problēma par to degradāciju vairāk vai mazāk ir no jau pavisam vecajiem modeļiem, kas ir jau kaut kādi 13. gadu, jau 10 gadīgi. Tie vēl brauc, bet viņiem tas atlikums ir tiešām ļoti maziņš. Vai elektromobīļiem mēdz būt lielāka ražotāja garantija? Elektromašīnām ir diezgan pagarināta garantija. Tas ir aptuveni baterijām parasti ir visiem ražotājiem ir ap 8 gadu līdz 160 000. Noteikti vajadzētu izvērtēt arī varbūt šo faktoru, ka mašīnai vēl joprojām kaut kādiem galvenajiem elementiem ir vēl garantijas spēkā. Runājot par laiku, elektroauto iegādai tā daudz vairs nevajag, jo automašīnu piegādes termiņš Scandi motorā sarūcis līdz 2 nedēļām. Šobrīd ir ļoti labs piedāvājums, labs laiks elektroauto iegādē. Kāds tas būs pēc gada, mēs nezinām, jo neviens nemāk paredzēt nākotni.